Sveiki visiem! Šoreiz būs video par situāciju Latvijā augusta mēnesī. Paskatīsimies, ko rāda taro kārtas. Labi, parādiet lūdzu kopumā, kāds būs augusta mēnesis Latvijai kopumā. Augusta mēnesis Latvijai. Ko šeit var redzēt? To, kad nav viegli iedzīvotājiem visumā, kopumā, lielais vairums, ja, smaga nasta, kas mums visiem mazliet tā kā kaut kādi satraukumi. Es nojaušu kāpēc, man liekas, visi nojaušu kāpēc, mums arī ir bažas nepamatotas, kaut gan, šī kārts rāda, ka nepamatotas bažas. Un neskatoties uz to, rāda, ka neskatoties uz to, ka mums ir smagi, mēs cīnāmies par katru cenu, kuļamies par to, katrs par savu dzīvīti. Ja? Gribētu vairāk svētkus, vairāk prieku, un diemžēl, ka tas, ko mēs saņemam, nevis vairāk prieka saņemam, vairāk tādus bedīgus, kā es saku, ne notikums gluži, bet tas depresīvais stāvoklis, tas, kas mums traucē diezgan tas tāds noskaņojums depresīvs, protams, attiecīgi, kam nav viegli, ja? Un jā, iedzīvotājiem acīm redzot gribās vairāk, tomēr pasvinēt kaut ko un atpūsties. Bet tuvākais, ko rāda tātad, kas tālāk tajā augustā, ir viena tāda kārts, kas viņai apzīmējums ir izolācija. No vienas puses izolācija, no otras puses tāda tā kā, gudrība, gaismas ienešana, tāda arī laba nozīme, bet izolācija tas varētu būt atkal stāsts par mūsu kaut kādām atkal kaitēm un slimībām, nezinu, par ko stāsts šeit, par ko šeit stāsts, ja. Jā, iespējams pat vai izolācija saistībā ar kaut kādiem vīrusiņiem nelieliem. Kaut kāda tāda cilvēkos vispār ir tāda diezgan liela, neapmierinātība ar rezultātiem. Iespējams pat arī finanšu jomā arī kaut kas tāds, par ko cilvēki nevisai priecājās, bet mēģina kaut kā gudri tikt tam pāri, teiksim, savācot tos iekšējos resursus. Bet visumā no malas, teiksim, tā situācija šeit rāda tādas novietojums kārtas, kur rāda, ka no malas izstāsta nemaz tik traki nav. Un augusta mēnesī kaut kāds cikls mums vai noslēdzās vai iegriežās, tūlīt mēģināšu saprast, par ko stāsts. Tīri labā nozīmē izrādās, jā. Kaut kāda jauna iespēja, jauna izdevība un diezgan tāda nopietna, kaut kā diezgan tāda liktenīga, svarīga, saistīts ar kaut kādām mūsu iekšējām vai ārējām, uzvarām. Tāda pat, es teiktu, kaut kāda jaudas, tiešām jaudas iegūšana. Un vēl, kas šeit ir interesanti par to augustu, ka būs tāds moments, būs Latvijai
jāizšķirās, jāizlem, būs kaut kāds liktenīgais lēmums jāizdara, ka vainu. Un tūlīt mēģināšu saprast, par ko stāsts. Aiziešana no kaut kādas sliktas situācijas, kaut kāda miera, harmonija. Šeit gan vairāk tāds saistībā ar kaut kādu informāciju, bet arī nekas slikts. Tātad šis lēmums būs jāizdara, lai aizietu prom no negatīvas situācijas. Varbūt tās pašas situācijas, par ko rāda, kad Latvijā augustā būs šīs bažas. Tad tas lēmums būs arī svarīgs, jo būs tāda kā izšķiršanās, kā mums aiziet, bet mēs arī diezgan pozitīvi aiziesim. Mums iestāsies miers, harmonija, tāda kārtas laba, ja? Sevi, tāds, teiksim, nomierināsimies, ja? Un labas tālāk sarunas, ziņas, informatīvi, laba, pozitīva kārtas. Tā kā visdrīzāk, viegli nebūs, bet augusta mēneša uz beigām jau sāks just, kad ir kaut kas uz to pozitīvo pusi, jā. Man nepatīk, protams, ka es redzu šo izolācijas kārti. Ļoti pieļauju, ka tas ir saistībā ar kaut kādiem vīrusiem, bet, tūlīt paskatīšos atsevišķi pa jomām. Labi? Pateicos. Starp citu, vēl aizmirst piebilst kārtas, kas mums ir tikko, var teikt, kas ir noticis ar mūsu valsti. Kaut kādā veidā notiek kaut kādas karmiskas lietas, kas zina kārtas, tāpēc rādu. Un karmiskas lietas, un ir kaut kāda valsts tāda pārdzimšana notiek arī, kas ir labi. Tādā citā veidolā, citā statusā, teiksim. Tas ir tas, kas, teiksim, ir sācies. Lai arī smagi, un cīnamies, ja? Šī ir tāda labā ziņa, nav tik traki. Tā, pateicos. Mēģināšu paskatīties pa jomām. Parādiet, lūdzu, kāda būs augusta mēnesī Latvijā politiskā joma, sfēra, politikā, kas būs tāds, kas mums jāzina. Augusta mēnesī politikā. Ļoti labi. Politikā mums viss notiek, viss attīstās. Tāda laba attīstība, pozitīva. Mēs mācamies, iegūstam pieredzi, kas ir ļoti labi. Un šeit pat rāda, mēs esam tādā līderi, teiksim, tādā, es gan nedomāju, ka tas ir globāla politika, bet tāds tā kā līderi joma, kas arī ir īstenībā tāda, no vienas puses ego vairāk, kad es tur lepns un līderis un es labāk zinu, kā viss jādara, bet pat cik kārtas kopumā ir pozitīvas, tātad šī attīstība, un tad mēs esam tā kā zirgā un kaut ko mēs tur ejam uz priekšu aktīvi ļoti, kā es saku, idejas ieviešam un diezgan labi politiskajā jomā, viss ok, baudam darba augļus, rezultātus izbaudam. Tā kā nekas slikts nav, un mēs ejam prom no tām bažām, no tām bailēm bažām. Tā kā es pieļauju, ka mūsējā stāsti par mūsu diplomātiju, ka tā diplomātija tāda diezgan aktīva un tāda, labā nozīmē. Sasniegsim to, ko vēlamies, ja? Tā, pateicos. Labi, nākamā finanšu sfēra. Parādiet, lūdzu. Augusta mēnesī Latvijā. Kā ies finanšu sfērā? Kas mums jāzina? Finanšu sfēra Latvijā. Augusta mēnesī. Tā, par ko stāsts?
Ļoti interesanti finanšu sfērā. Mēs ejam mazliet prom no tās situācijas, kad nebija mums pietiekami resursi. Nebija mums to pietiekami resursi. Nu, mēs visi to zinām. Un augusta mēnesī notiks kaut kādas svarīgi notikumi, iespējams kaut kas ar kaut kādas nākotnes plāniem, ar kaut kādas skaidrības ieviešanu. Par to skaidrības ieviešanu, kā iet prom no kaut kādas negatīvās situācijas. Tātad kaut kāda skaidrība tā kā parādīsies, kā iet prom. Vienīgi mazliet ir jāuzmanās, lai mums mazliet nav šajā finanšu jomā kaut kāds rozā brillīts uz acīm. Lai mēs to neredzam pārāk rožainu, jo iespējams tik šie lēmumi pieņemti pārāk pozitīvi, kas var tālāk nākotnē atsaukties nevisai labi. Bet jebkurā gadījumā vismaz augustā atkal rāda to pašu svētku kārtu, tātad prieks svētki, viss notiek labi. Tā kā pa finansēm mēs vismaz augustā mēs nebēdāsimies pagaidām tomēr. Kas arī ir labi. Vēl es gribētu saprast tomēr, par ko stāstu. Ko šeit stāsts? Kāpēc tas prieks? Prieks tāpēc, kad kaut kāds jauns uzrāviens būs, lai dabūtu kaut kādu tādu tā kā, stāvokli, situāciju, vismaz pozitīvā nozīmē, kā ir bijis mazliet senāk, iepriekš varbūt tās, vai es nezinu, vai arī no tiem, tiem senajiem, labajiem laikiem kārts ierāda, kad varbūt tās ir kaut kas nāk, kas mums palīdzēs, kāpēc mēs te tagad tā sapriecāsimies, ja? Bet šeit arī vienalga, kaut arī rāda svētkus un prieku cilvēkiem finanšu jomu, bet tālākais stāsts vienalga būs kaut kas, kas netiek stāstīts, diemžēl. Tā kā prieks mums būs, un tas arī sasaucās ar to, kad ir tās mazliet ilūzijas kaut kādas ar visiem tiem lēmumiem svarīgajiem, kad ilūzijas tātad stāsta, kad būs viss labi, bet īstenībā netiek stāstīts līdz galam viss, kas notiek. Jā, finanšu joma. Tā arī ir. Pateicos. Bet labi. Nekad jau mums netiek stāstīts reālās lietas, kas notiek. Lai cilvēkiem varbūt nesatrauktos, lai būtu tomēr vairāk tas optimisms, ja? Ok, paskatīsimies, lūdzu, veselības jomu parādiet. Parādiet, lūdzu, augusta mēnesī Latvijā. Veselības joma, veselības sfēra. Kas jāzina? Augusta mēnesī Latvijā veselības joma. Kaut kādi negatīvi notikumi pie mums joņā, par ko stāstam cerčēm. Tātad augusta mēnesī noteikti, ko mēs darām, stiprinām mūsu imunitāti. Pilnīgi noteikti. Jo būs kaut kādi strauji negatīvi notikumi, pie kam nezinu, vai saistībā ar dzērieniem, es pat nezinu, te tāda kombinācija karš, kas var rādīt to, ka kaut kādas negatīvas lietas notiek saistībā ar to, ko pieņemsim cilvēki, nezinu, tajos pašos svētkos dzer, lieto. Tāda doma, ja, jo kaut kā jāuzmanās no tā negatīvas lietas, ja. Tālāk šī otrā kārtas rāda vairāk tāds, ģenētika, viss, kas saistīts ar iedzimtību, ar iedzimtām kaut kādām problēmām, var, teiksim, aktivizēties. Un trešais ir moments, uz ko jāpievērš uzmanību.
Tā tad visi tie, kam ir kaut kādas, es nezinu, problēmas, nezinu, cukuru līmenis, cukuru diabēts, endokrīnā sistēma. Jā, ar to varētu būt kaut kas, sāsinājums. Visiem, kuriem, pieņemsim, tur liekais svars ir un tā tālāk, jāpievērš uzmanība, varbūt diētai, es nezinu. Jo šeit rāda tā kāds arī stāsta par tādu, teiksim, mazliet liekais svars, tieksni uz tādu, teiksim, aptaukošanos, sauksim lietas īstajos vārdos. Jā, un endokrīnā sistēma. Kombinācijas pat var teikt, ka īpaši tie, kam ir kaut kā iedzimts, tas arī, kad ļoti, ļoti jāuzmanās. Par ko stāsim ir tāds smalkāk, es gribētu saprast. Es neesmu arī ārsts un veselības jomas eksperts, bet te vajadzētu sakot tomēr kaut kādiem arī, nezinu, tajās pašās vai asinīs vai holesterīna vai kaut ko tam līdzīgi, kaut kas, kas ir blīvs. Kam ir, tie sapratīs noteikti. Jā, mazāk lietot kaut ko, kas nav veselīgs, es tā teiktu. Un arī kā ieteikums no kārtiem veselības jomā ir gudri, prātīgi vispār pret veselību izturēties, ja kārts, kas atbild par tādu tiešām prāts un domāt, 10 reizes domāt, ko mēs ēdam, ko mēs daram, tas palīdzēs. Un, protams, jāstiprina arī imunitāte. Labi, pateicos. Labi, paskatīsimies tātad sociālā sfēra iedzīvotāji. Parādiet lūdzu augusta mēnesī Latvijā. Kas būs sociālajā sfērā, kas būs Latvijas iedzīvotājiem, tāds, kas jāzina. Augusta mēnesī. Šeit ir tā diezgan negatīvas kārtas, kaut kas saistībā ar cilvēku, teiksim, tādu, kas nav taisnīgi, kaut kas nebūs, cilvēks neapmierinās. Tātad taisnīguma kārts, kas rāda par, ka visam vajadzētu būt taisnīgi un godīgi, tad nekā nebija, Cilvēki būs uzvilkušies, ka nav pārdzīvos, nav tā taisnīguma, kāpēc tā. Tā kā šoreiz, lai arī, teiksim, finanšu joma rādīja viss ok, bet sociālajā, iedzīvotāji laimīgi nebūs. Tas sasaucās, protams, ar to kopējo Latvijas situāciju, ka smaga nasta jānes. Šeit, protams, iedzīvotāji, tas ir domāts vidēji statistiskie Latvijas iedzīvotāji, vai ne? Tie varbūt, kuri dzīvo no kaut kādiem, pabalstiem, pensijas varbūt tās, var sakot, viss, kas ar sociālo jomu saistīts. Paskatīsim, kāpēc tik ļoti tas negatīvais, kāpēc tāds moments, par ko stāstu šeit. Saistībā ar mūsu vadoņiem, kas atbild par šo jomu, saistībā ar valsts pārvaldību. It kā kaut ko mēģina ieviest, kaut ko, lai būtu kustētos, lai būtu progress, bet nekā nesanāk. Vienalga sēž iedzīvotāji un dabūna šausmīgi taupīt naudiņu. Ļoti, ļoti ekonomēt naudiņu. Tā kā, saistībā ar šo, diezgan negatīvi, diemžēl. Kaut gan no vienas puses, sociālā joma, kaut kādu jaunu ciklu, kaut ko mums gribēs jaunu, varbūt iegriezt, kaut ko. It kā taisnīgāk, sākums jau rāda, kad it kā grib kaut ko jau taisnīgāku, bet tikai nesanāks, vismaz augusta mēnesī. Varbūt nostopēsies tajā augusta mēnesī, labi, mēģināsim pozitīvi domāt,
Ok, augusta mēnesī tātad tas ir sāpes daudziem, bet, nu, jācer, ka septembrī būs labāk, pateicos. Labi, paskatīsimies aktuālo drošības un aizsardzības jomu pēdējo, ja? Parādiet lūdzu augusta mēnesī Latvijai. Kāda būs situācija drošības un aizsardzības jomā? Augusta mēnesī Latvijai. Kāda situācija drošības un aizsardzības jomā? Drošības un aizsardzības jomā. Nu, nevisai skaisti. Atkal tā pati pārdzīvojam kārtas malecārā. Pārdzīvosim mēs atkal, par ko stresosim. Ļoti stresosim augustā. Stresosim par ko? Par meliem atkal mums tiks melots kā vienmēr. Dezinformācijā. Spiegi. Šī kārts arī vēl rāda spiegošanu. Tātad slepeni kāds iekšā visu spiego. Es ceru, ka izlūkdienas strādā labi. Jo šī ir tāda, jā, nelaba kārts. Bet pozitīvā ziņa vismaz tas, ka, lai arī tas viss ir, no vienas puses, tomēr pie tā visa tiek strādāts. Tātad dienesti strādā, darba kārts, jā, tad viss tiek strādāts. Bet uzreiz gribu pabrīdināt, ka kopumā šīs 3 kārtas var arī nolasīt kā tomēr kā nodevība, arī nodevība var būt zemes iekšienē, tiešām nodevība, jo šis ir stāsts par tādu viltu, pakluso, no aizmuguras, izdarīt kaut ko sliktu, tātad, un arī pie tā arī tiek strādāts, tā kā gan. Kāds strādā par to, lai nodarītu Latvijai pāri, un kāds strādā tomēr acīm redzot pie tā, lai to novērstu. Nu, uz bezdebeņu malas mazliet esam ar vienu kāju. Ar vienu kāju. Nav zināms, kritīsim vai nekritīsim. Par ko stāsts? Es gribētu saprast tomēr vairāk, par ko stāsts. Par ko šeit ir stāsts? Jā, šeit ir stāsts par dezinformāciju, pilnīgi noteikti. Dezinformācijas kārts. Dezinformācija pie kām tas viss ir kaut kā iekšienē. Tas ir iekšā pie mums, it kā no vienas puses, varbūt mūsu zemē tas rāda, vai arī, teiksim, tajā kaut kādā izolētā vai informatīvajā telpā ir tas tie kas nes tos melus, jā. Un saistībā ar to šeit būs tāda varbūt pat asa situācija, kad arī būs kaut kā vai nu jāizlem kaut kāda tiešām asa situācija. Iespējams, tas ir stāsts par tiem, kas darbojās zemes iekšienē, pie kām ļoti slēpti, bez maz vai sēž kaut kādās, slēgtās telpās, arī tā var nolasīt, un izplata šos melus, dezinformāciju. Tā kā, kam ir? Gan jau, ka drošības dienas to arī zina, neko jaunu jūs noteikti nepasaku, bet, augusta mēnesis tāds. Labā ziņa ir, es te neredzu kara darbību, tik vienkārši spiegošana un tā tālāk. Pateicos. Ok, paskatīsimies pēdējais padoms. Kas padoms Latvijas iedzīvotājiem? Visumā, vai arī tiem, kas skatīsies, vai visumā Latvijas iedzīvotājiem uz augusta mēnesi. Parādiet lūdzu padoms. Ko taro kārtas var teikt? Padoms Latvijas iedzīvotājiem uz augusta mēnesi. Šeit ir būt gataviem arī starp citu uz kara darbību nākotnē, būt gataviem arī uz kaut kādiem, varbūt tās, vai tie varbūt tās ir
arī kaut kādas finanšu lietas vai materiāliem mazliet gatavoties varbūt tiem uzkrājumiem. Nezinu, nu bažas joprojām bažas, tāpat rāda bažas. Bažas mums visiem ir. Es pieļauju, ka šeit tomēr ir stāsts par kaut kādu resursu, rezervi mazliet uzkrāšanai. Jo šeit reāli rāda būt gataviem arī aktīvi, nu, negribu teikt to vārdu karot, bet nu, šī kārts ir uzvara, ja? Uzvar un tomēr karēvi iet uz priekšu un uzvar. Tā kā tas noteikti tās nav vēl par augustu, kad kaut kas mums te būs aktīvi jādarbojās, bet acīm redzot, nu jāieguldās. Vismaz šajā jomā ir jāieguldās, es tā saprotu. Par kustāšu. Jā, jo situācija būs mums tāda. Visādi var izlīst asumī, kad nevarēsim saprast, kas un kā, un izvēlēties, un uztraukums liels būs iedzīvotājiem, un iespējams pat, kad saistībā ar ārzemēm, ar to, kas notiek ārzemēs šeit rāda, būs kaut kāds uztraukums, satraukums liels. Tā kā, nu, tāds interesants mēnesis. Interesanti, kuras ārzemes tās ir, daļ kā mums vajadzētu būt tādā satraukumā un gatavībā, bet, nu, gatavībā mums jābūt jebkurā gadījumā. Nu, tādos laikos dzīvojam, es ierunāju iepriekšējā video tādu pabriesmīgu. Tā kā tonusiņā mums, diemžēl, jābūt. Ok, pateicos, labi. Ja kādam šī informācija liekas vērtīga un interesanti, es aicinu uzlikt kaut kādu vai nu komentāru, vai parakstīties, vai kaut kādu patīk, nepatīk zīmīti. Un centīšos ierakstīt tālāk atkal pa nedēļu prognozi uz tādu individuālāku cilvēkiem, kas skatās. Nu labi, lai jums pašmierīgs vakars un lai jums jauka nedēļa. Uz tikšanos. Atā!